un viņi varbūt bišķiņ piemirst to, ka viņu mežu ietekmes sfēra ir arī ārpus Zviedrijas. Bet attiecībā uz Zviedriem, Zviedri paši pret sevi ir diezgan kritiski. Bet jautājums numur 1, protams, ir finansējums, jo pētniecība ir tieši tāds pats darbs kā projektēšana. Kā mēs varam radīt publisku arhitektūru, kas ir pietiekami robusta, lai viņa būtu vandālisma droša, bet tāpat laikā eleganta vai ar stāstu. Kur viens māca, tur 2 mācās. Un tas, kas mums pietrūkst Latvijā, varbūt ir tā konceptuālā virzība un tā mākslinieckā pieeja. Sveicināti klausītāji! Šis ir podcasts Rokturis. Ar jums kopā ir Arturs, podcastu vadītājs, un mēs šodien esam Dzēsu skaņas ierakstu studijā, kas ir pirmo reizi mēs ierakstām podcastu vietā, kas ir kaut kādā mērā saistīta ar podcastu un skaņas ierakstīšanu. Un šodienas tēma ir par neformālo izglītību, par izglītību ārpus Latvijas, par dažādām iespējām, kā arhitekti un citi varbūt saistīti jomu pārstāvi var iegūt papildus zināšanas arī ārpus klasiskām studijām. Un ar mums kopā ir Toms Kokins. Sveiks, Tom! Sveiki, labrīt! Un jāsaka, ar Tomu es esmu jau ļoti, ļoti ilgi gribējis uztaisīt podcastu sēriju, un viņu ir grūti dabūt rokā, bet mums tas ir izdevies, jo Toms pasniedz UMEA universitātē arhitektūru, kā arī tur ir arī aktīvs pētnieks. Šobrīd arī veic aktīvu pētījumu par Zviedrijas mežniecības ietekmi Latvijā, vai ne? Jā, un kā arī ir organizējis vairākas vērienīgas vasaras skolas, gan būtībā Cēsīs. Es varbūt gribēju paprasīt, vai tu, Tom, varētu izstāstīt, kas šobrīd ir varbūt tas aktuālais, ar ko tu nodarbojies, kas ir tas, kas ir ikdiena tev varbūt? Jā, mana darbība arhitektūrā sastāv droši vien tā mazliet vienkāršojot no 3 galvenajiem virzieniem. Pirmais ir, un droši vien viens no senākajiem, profesionālā darbība. Man ir arhitektūras studija, Takobi studio, un tur es nodarbojos ar arhitektūras projektēšanu. Pēdējā laikā gan tādā mazākā apjomā mērogā, dēļ tām pārējām aktivitātēm, bet jā, tas ir tas, ko es cenšos darīt, neatkarīgi no manas darba izglītībā vai pētniecībā, uzturēt un nepazaudēt formu arhitektūras dizainā un projektēšanā. Otrais darbības lauciņš, ko tu jau minēji, ir darbs pedagoģijā. Esmu lektors, pasniedzējs UMEA universitātē, UMEA arhitektūras skolā, Zviedrijas ziemeļos. Un tur jau es darbojos, jau laikam 8. gadu. Un, izglītība man ir bijusi sirdslieta jau kopš seniem laikiem, un tas darbs man ļoti patīk un aizrauja. Un trešā darbības sfēra, kas ir salīdzinoši nesena, ir darbība pētniecībā. Es neesmu, algots pētnieks universitātē, bet es esmu atradis vairākus dažādus citus ceļus caur fondu piesaisti, caur partneru atrašanu, kā es varu nodarboties un padziļināti pētīt lietas, kas man šķiet svarīgas un interesantas. Un konkrēti es pēdējā laikā nodarbojos ar rūpnieciskās mežkopības ietekmi uz kultūra ainavu un saistību ar arhitektūru. Un konkrētāk es skatos arī uz Zviedru mežu klātbūtnī Latvijas ainavā un kāda ir tā ietekme. Jā, tas būtu tā īsumā pārskats par to, kur es darbojos. Okay. Un tieši par pēdējo, varbūt mežniecības ietekmes projektu, varbūt var nedaudz izstāstīt par to vairāk. Arī es dzirdēju, ka nesen tev bija ieraksts, diskusija saruna salonā, vai ne? Jā, pagājušajā nedēļā es uzstājos Mākslas akadēmijas arhitektūras skolas, topošās arhitektūras skolas rīkotajās diskusijās salons, un tur es stāstīju par savu pētījumu, un tas pētījums, fons tam, kāpēc tas man interesē no arhitektūras viedokļa, ir saistībā ar to, ka mūsdienās ar vien lielāku vērību jāpievērš arhitektūras materialitātei. Un es nedomāju šeit vairāk tā kā pieredzes, tekstūras, faktūras un tam līdzīgi, bet vairāk kādi materiāli tiek izmantoti, lai radītu arhitektūru, un kāda ir šo materiālu izmantošanas ietekme uz vidi, uz
uz ainavu, uz cilvēkiem un, teiksim, tā paplašināts skatījums uz Artūras ilgtspēju. Ne tikai caur CO2 aprēķiniem, kā viens vai otrs materiāls sevi iemieso noteikti daudzumu CO2, bet tāds paplašinātāks skats, kur arī skatos uz to, kā iemiesotā ietekme uz kultūru, uz kopienām, uz ekonomiku kopumā, plašākā skatījumā. Lūk, un tas ir tā kā fons, un tas impulss tam pētījumam bija vienu gadu es draugam, bitiniekam, Piebalgas pusē, vienkārši aiz intereses pavērot, kā darbojās biškopība, bišu būšana. Un es ievēroju, ka viņš orientējās ainavā ar aplikāciju, Latvijas valsts meža aplikācija, kurā ir norādīts kādi īpašumtiesības mežiem. Jo viņam jāpārvieto viņa stropi, viņam svarīgi, lai viņš nenovieto savus stropus kādā svešā zemē, kur nav vienošanās ar zemes īpašnieku. Un es ievēroju, ka tajā aplikācijā ir, teiksim, lieli pleķi iekrāsoti tur vienā zaļā tonalitātā. Es viņam vaicāju, kāpēc tie ir citādā tonalitātā nekā citi meži. Tas ir Zviedrijas pensiju fonda īpašums. Un tad viņam prasa, ko tie dzeltenie nozīmē. Un viņš saka, šie zemes gabali pieder IKEA, nesen nopirka. Un tas bija tāds man atskārsmes moments, ka manā priekšā bija faktuāli pierādījumi, uz datos balstīti pierādījumi lietām, šiem procesiem, ko jau daudzi ar meža industriju saistītie cilvēki jau zina, ka tas notiek, sen jau notiek. Bet manā priekšā bija tāds kvantitatīvs rādītājs, un es nolēmu, ka man ir jāpievēršās šim, jo pašā Zviedrijā, esot Zviedrijā, es arī sapratu, ka daudzi nezina par šo procesu. Viņiem ir diezgan karstas debats par ilgtspēju, par mežu, kā pareizi apsaimniekot mežu, ko mēs nodaram ainavai, ko mēs nodaram sāmu kultūrai, ko mēs nodaram ziemeļbriežu kultūrām un tam līdzīgi ar industriālo mežkopību. Un viņi varbūt bišķiņ piemirst to, ka viņu mežu ietekmes sfēra ir arī ārpus Zviedrijas. Un tad tas bitinieks man tā kā rosināja pievērsties tuvāk, un tālāk jau es skatījos, parādījās citas iespējas nelielu finansējumu piesaistēju, un tā bumba sāk velties. Un šobrīd es jau 2 gadus ar to nodarbojos vismaz. Un cik tā liela tā ietekme ir konstatēta? To es tā kā mēģinu noskaidrot. Es esmu tā kā pašā ceļa sākumā, var teikt. Meži, materialitāte, koku arhitektūra kopumā, Latvijas kultūrai man interesē sen jau. Un, es to redzu, ka tas nav tāds kaut kāds vienreizais projekts. Es droši vien pētīšu vēl gadus, cik man būs iespēja atrast laiku un iespējas. Bet es šobrīd esmu veicis virkni kvalitatīvo interviju, runājis ar cilvēkiem. Īpaši liela koncentrācija šo mežu ir Latvijas austrumos, Latgalē. Pagājušo rudenī es braucu uz Latgali, intervēju mežkopjus, intervēju Zviedru kompāniju pārstāvis, intervēju pašvaldību pārstāvis. Vienkārši iedzīvotājs mēģināja uztaustīt to sajūtu. Un, ir ļoti daudz dažādi viedokļi un redzējumi un ietekmes, un es to puzli lēnām lieku kopā. Bet šo projektu, tu teici, ka tev ir izdevies atrast arī kaut kādus finansētājus, un tas ir tā kā viņu atbalsta arī Zviedrija, vai tas ir tāds no Latvijas puses vairāk atbalsts? Vai? Šobrīd atbalsts ir tikai un vienīgi no Zviedrijas. Sākās tā pirmā iespēja vispār man sāk kaut ko darīt bija. Mums universitātē ir tādi nelieli, kā tas latviski, seed money, tā kā neliels finansējums tev palīdz uzsākt kaut ko, ja? Es pieteicos, dabūju nelielu finansējumu, un finansējums pētniecībā Zviedrijas kontekstā nozīmē to, ka tu vari izpirkt, principā, no savu darba devēja laiku. Tu nedabūni kaut kādu tur lielāku algu vai ko, bet tu izpērc laiku, kas tev ļauj darīt kaut kādu konkrētu lietu. Es veicu pirmos pētījumus, sadarbojos ar ģeogrāfu Dainu Kreili, kurš man palīdzēja, arī cēsnieks, palīdzēja savākt visus datus un apkopot. Un tālāk es jau tā kā sāku kontekstualizēt tās zināšanas ilgtspējas diskusijā, kāpēc tas ir svarīgi arhitektam vispār saprast, no kurienes nāk koks un kādu ietekmi tas koks atstāja. Jā, tas bija tas sākums, bet tas lielais impulss bija, ka par manu to darbu uzzināja Zviedrijas
lauksaimniecības, tehnoloģiju universitāte, un viņai konkrēti ir tāds fonds Future Forests, nākotnes meži, kur viņi atbalsta tieši meža pētniecību. Un viņiem, cik es sapratu, ļoti pietrūkst tāds kritiskais skatījums uz meža industriju. Ir ļoti daudz tehnoloģiski pētījumi vai tehniski pētījumi, kā padarīt priežaudzes efektīvākas, ātrākas, kā uzlabot produktivitāti un tam līdzīgi. Bet pietrūkst tādu cilvēku, kurš varbūt paskatās uz to visu industriju mazliet no malas, mazliet vairāk tā kā no sabiedrības kopumā interesēm un viņi par to uzzināja. Viņi diezgan labprāt nofinansēja man 6 mēnešus non-stop pētījums, ko es izvilku pa veselu gadu. Tā kā tas bija viens nozīmīgs finansējums. Otrs finansējums bija, vai finansējuma grupa, ko es arī iesaku citiem, kam ir interesi varbūt pievērsties kaut kādai jaunai tēmai vai pētīt, ir tā saucamās mākslinieku rezidences. Un ir daudz dažādas institūcijas, kas ik pa laikam izsludina mākslinieku rezidenci. Un mākslinieku rezidenci nozīmē to, ka tev iedod finansējumu, tev ir neliela alga, tev ir apmaksāta dzīvošana, ēšana tam līdzīgi. Un, teiksim, 2 mēneši tu vari nodarboties savu lietu. Un es tiku pie šāda finansējuma no Viļņas Mākslas akadēmijas. Viņiem ir mākslinieku rezidents vai vispār tāds ļoti interesants centrs Nidā, kurš kāpā Nida Art Colony, Nidas mākslas kolonija. Un tur viņiem bija rezidenču programma Neringa Forest Architecture, kuras pieteicos, izstāstīju savu tēmu, viņam ļoti patika un viņi man uzaicināja uz 2 mēnešiem. Es pavadīju fantastiskākos 2 mēnešus Nidā, martā, februārī, kad vēl ir ziema līdz galam nav beigusies, pavasars nav sācies, apmēram tāda migla, kā šobrīd visu laiku ir, un vienkārši 2 mēnešus varēja iegrimt tēmā, un tas man ļoti palīdzēja, kā sakārtot domas, saprast kaut kādu to virzienu, kur es gribu doties un tā. Tā kā tas ir dažādi tā kā mazi gabaliņi, kas man palīdz to lielo bildi saliemēt kopā. Jā, man liekas interesanti, ka it kā jau savā ziņā tu met tādu bišķiņu ēnu uz to Zviedrijas, kritiski paskaties uz to Zviedrijas industriju, un tad pat laikā par tiem procesiem, kas notiek Latvijā, un kad it kā no Latvijas tas varbūt tas atbalsts vēl šobrīd nav. Es viņu neesmu pat meklējis, patiesību sakot, bet man ir ļoti liela interese kaut kā iesaistīt arī Latvijas institūcijas, universitātes pētniekus, zinātniekus. Es esmu intervējis vairākas vides organizācijas, kurām arī šķiet ļoti interesanti šī tēma, bet attiecībā uz Zviedriem, Zviedri paši pret sevi ir diezgan kritiski. Tur tā debata ir diezgan dzīva. Ir tur industrija, kuriem ir savas intereses, tur produktivitāte, ražošana, ļoti, un ir otrā pusē, teiksim, akadēmija, akadēmiskais bloks, kas tā kā, tāda ideālā pasaulē aizstāv sabiedrības intereses. Un tā viņam tās diskusijas un var būt diezgan karstas, līdzīgi kā pie mums nesen bija karstas diskusijas par atļautā caurmērā palielinājumu kokiem, ko drīkst cirst Latvijas kontekstā. Un attiecībā uz tām kompānijām, kas darbojas Latvijā, es viņus uzrunāju, viņas bija ļoti atvērts man runāt. Un viņu interesēs arī skaidrot to, ko viņi darīt, ko viņi dara. Viņu interesēs būt caurspīdīgiem tur nav tāds melns balts, tur ļoti daudz pelēkie toņi pa vidu. Teiksim, daudzi cilvēki Latgalē ir priecīgi, ka viņi ir, jo viņi dod darbu, viņi dod regulāru darbu, viņi dod labu darbu, viņiem ir cieņpilna attieksme pret darba darītāju, līguma saistības tiek pildītas, nodokļi tiek maksāti un tam līdzīgi. Tāpat laikā Zviedru akadēmiskajās aprindās, kad izstāsta par šo fenomenu, tad ir tā, wow, mēs nezinājām par šo, šis jau ir tā kā izskatās pēc tādas jauno laiku koloniālisma kaut kādām iezīmēm, un tā kā ir ļoti liels spektrs, kā šis fenomens tiek vērtēts un skatīts. Arī no Latvijas mežrūpniecības industrijas dažādi skatījumi. Viena redz tur konkurentus, cita redz
kāda starpība, ka tie zviedri šodien tie zviedri, rītā tie norvēģi, parīt tas vēl kaut kas cits, tā ir vienkārši brīvais tirgus, tā darbojās. Protams, tas jautājums ir varbūt arī diezgan jutīgs un sensitīvs, kam pieder galvenais valsts resurss. Jo mežs mums ir galvenais resurss, un tāpēc arī es to gribu pētīt no arhitektūras, jo arhitektūrai var būt liela loma šī resursa labākai un ilgspējīgākai izlietošanai, kas atstāja lielāku pievienoto vērtību valstī, ne tikai, lai mēs pēc iespējas mazāk eksportētu apaļkokus vai briketes, kas tiek nokurināts kādā Skandināvijas rūpnīcā vai pilsētā. Man vispār liekas diezgan interesanti tas pētīt lietas no arhitektūras skatu punktu, vai ne? Un man kaut kā nāk prātā, nesen es dzirdēju tādu ļoti nejauku arī no pasniedzēja puses par pētniecību. Uzskata, ka pētnieks ir tas varbūt arhitekts, kurš nav atradis sev vietu tā kā projektēšanas praksē un nedaudz ir iesprūdis, nezinu, universitātē. Bet man liekas, ka tu pilnībā pierādi, ka tas ir muļķības. Un, kā tu vispār vērtē to, es nezinu, Latvijā to pētniecību tieši arhitektūras jomā, vai ir vispār kaut kāda, nezinu, iedīgļa vai kaut kāda ir tāda vērienīga un vērtīga pētījuma notiek pietiekamā apjomā? Grūti, varbūt es tik labi nepārzinu to pētniecības ainavu Latvijā, bet par to komentāru par pētniecību kā lietu, ko dara cilvēki, kas nav atraduši vietu praksē, man liekas, ka mūsdienās gluži tā vairs mēs nevaram šo raudzīties. Kā jau es minēju, no tāda Zviedrijas pieredze rāda, ka pētniecība ļoti svarīga ir tieši, ka tā skatās un ievērtē sabiedrības kā kopumā intereses, kamēr projektēšana vai būvniecība vai attīstība vienmēr interesē kaut kādas stipri lokālas intereses. Un tam jābūt roku rokā, nav viens vai otrs, tas ir viena monētas, tā kā monētas divas puses. Viens ir Artūras aktīvā projektēšana, kas ir kā Artūras arods, bet ja mēs to arodu darām pilnībā bez spējas tā kā atzūmot un paskatīties uz procesu kopsakarīgām, tad mēs varam ātri, iebraukt kaut kādā galējībā, kur mēs vienkārši nedomājam un ražojam projektus. Un tāpat laikā, iestrēgt tikai pētniecībā, viņam jābūt sazobē ar praksi. Tām pētniecības tēmām ir jābūt aktuālām. Viņas nevar būt kādas izīstas vai izdomātas. Viņam jābūt, manā skatījumā, sasaistītiem ar to, kas notiek reāli uz zemes dzīvē. Bet par pētniecību Latvijā man ir tāda mazliet sajūta, ka lēnām kaut kas sāk uzlaboties lēnu garu. Protams, vienmēr gribēt ātrāk, bet jautājums numur 1, protams, ir finansējums. Jo pētniecība ir tieši tāds pats darbs kā projektēšana vai autobusu vadīšana. Tu pavadīji savu laiku tur un tev ir par to jāsaņem alga. Un tas nepietiekamais finansējums gluži vienkārši noved pie tā, ka tas ir vairumam pētnieku brīvā laikā hobijs, vai arī absolūta sirdslieta, kur viņi pakārto savu pārējo dzīvi tai vienai lietai. Bet, pētniekam ir jāstrādā paralēli vēl viens darbs, diemžēl tā ir šobrīd. Bet Zviedrijā vismaz tas ir atrisināts atšķirībā no... Zviedrijā jā, bet, pētnieku uztver kā pilnvērtīgu darbu. Ja tu esi pētnieks kaut kur vai pat doktorantūras students, tev par to maksā algu. Tā nav stipendija vai kā, bet tu saņem algu. Protams, cits stāsts, cik daudz cilvēku tiek pie tās algas, jo konkurss ir mežonīgs, interesantu ļoti, ļoti daudz. To nav tik viegli realizēt, jo finansējums, protams, ir limitēts. Okay. Pārlicot par uz nākamo tēmu, kas mums ir vasaras skolas, es domāju, ka Cēsīs ir ļoti, ļoti daudz tādas piemiņas zīmes no šīm te vasaras skolām, kas notika, nemaldos, no 2013. līdz 16. gadam. Vai ne? Vēl agrāk īstenībā mēs mājaslapā pat neielikām, mums pat bija Rīgā, Bolderājā, Liepājā, Valkā.
Tā kā tur tā vēsture vēl senāk. Aha, bet Cēsis ir no 13. gada, vai ne? Cēsis ir, ja nevaldos, jā, no 13. Nē, no 12. patiesībā. Mēs vienu pirmo gadu Cēsis arī neielikām mājaslapā, jā. Bet vispār, kā tev tagad ir? Tu tā kā atbraukt uz Cēsīm un tad nobraukt garām grāmatu apmaiņas punktam, redzēt tomēr tās instalācijas kaut kā... kuras ir, kaut kādas pēdas no viņām ir palikušas, es nezinu, kaut kādas sajūtas pārņem? Protams, jā, siltas sajūtas. Mēs pavadījām daudz laika Cēsīs un bijām ļoti aktīvi šeit, un tas bija viens no foršākajiem laikiem, ja tā skatās atpakaļ vispār, tā kā būšanai Artūrā, būšanai Latvijā. Visi tie vidas instalācijas, pirmkārt to mēs uztveram kā izglītības pasākumu, un tas bija uz studentiem orientēts mācīšanās process. Tu mēs kā izmantojam būvniecību, tagad mazo mikro būvniecību kā koncentrētu Artūras projektu. Lielai koncertzālē vai dzīvokļu mājai ir tieši tie paši soļi, kas mazai instalācijas Cēsīs. Protams, viņi cits mērogs, bet soļi tie paši. Tev vajag ideju, tev vajag Artūras risinājums, tev vajag kaut kādas atļaujas nokārtot, tev vajag materiālu, loģistiku sagādāt, tev vajag vietu, kur to visu būvēt, zāģēt, tev vajag kaut kādu kritisko masu riņķī, kas tev palīdz noformulēt to ideju, un kaut kādus oponentus, kas tev palīdz to ideju labāk uztaisīt un tam līdzīgi. Un, jā, tie bija studentu projekti, un mēs tā kā orientējamies to, ka, tā kā tas ir diezgan eksperimentāls pasākums. Katru gadu tas formāts ļāva arī mazliet pastīties ārpus, varbūt tādam komforta zonē vai tādam drošam risinājumam mazliet. Un nevienmēr jau tās instalācijas sanāk tā, ka viņas var palikt tur vairākus gadus. Bet tas mūsu mindsets bija tāds, ka, ja viņas paliek vienu gadu, tad mēs esam priecīgi. Ja? Jo tas tomēr ir tā kā tests, tā kā prototips, tā kā arhitektu treniņš, studentu treniņš. Ja viņi paliek 3, 4, 5 vai stāstas tornis ir 13. gadā uzbūvēts, tagad ir 24. 11 gadus. Wow. 11 gadus tā instalācija tur stāv. Neticējāt, neviens, ka tik ilgi būs. Protams, mēs nedomājam, ka tik ilgi stāvēs, un pat to man ļoti liels prieks. Tāpat laikā, protams, tā materiāli sāk sadalīties, un viņš izskatās šobrīd mazliet noplucis, un es ļoti ceru, ka Cēsis pašvaldībā beidzot kāds varbūt pieķersies šim jautājumam un saskatīs vērtību tajā, kas tur ir bijis šos gadus, un laiks šim prototipam pārtapt par kaut ko fundamentālu, varbūt, kas ir uz paliekošākiem pamatiem, uz varbūt tetrapakas vietā, kas mums šobrīd uz jumta, mēs ieliekam skārdu vai kaut ko citu. Un ka šis laiks ir vienkārši pierādījis to, ka šāda funkcija ir vajadzīga, ka viņa dzīvotspējīga, ka cilvēki nāk lieto brīnumainā kārtā. Bibliotekāri ir diezgan priecīgi un atsaucīgi, cik es dzirdu, jo tur var dažkārt cilvēki atnes bibliogrāfiskus retumus uz šo grāmatu torni. Es ceru, ka jā, kad līdz ar stacijas laukumu pārbūvi viņi atradīs vietu arī realizēt šo vides objektu paliekošākos materiālos. Citi piemēri ir, varbūt, kur kāda no tām instalācijām ir, es nezinu, devusi tādu augsni, lai kaut kas cits taptu tajā vietā, lai kaut kas izmainītos, tā kā tādā ne tikai gada vai vairāk, bet ilgstošākā periodā. Mēs vienmēr cenšamies strādāt kaut kādā veidā sazobē ar esošām iniciatīvām. Mākslas telpa Mala, pirmā lokācija bija Vecpilsētā. Tur mēs strādājām, tas bija diezgan foršs pasākums. To, vai mēs kaut kādu impulsu devām, lai lietas notiktu labāk vai ilgāk, to šobrīd man diezgan grūti ir izmērīt. Bet tajā brīdī šķita, ka mēs esam tieši laikā, lai palīdzētu kaut kādai iniciatīvai atspērties, kļūt mazliet labākai. Tā Mala joprojām šobrīd ir un funkcionē, un tā kā par to ir liels prieks. Pircupītes grāva varbūt viens piemērs ir tā, ka mums bija novietni Pircupītes grāva, mums tur bija 2 veidi instalācijas, viens bija tāds skatu tornis, otrs bija tāda tiešām īslaicīga mākslas instalācija vairāk ar tādām plīvojošām plēvēm. Un
tajā brīdī bija aktīvas diskusijas, ko darīt ar Pirtspītes gravu. Un viena no tādām diezgan reālām idejām bija atvēlēt to golfa laukumam, kas ir diezgan tāds, var teikt, noslēgts, mazliet elitārām iezīmēm funkcija. Un mēs tā kā gribējām vaicāt, vai tas ir tas labākā funkcija šādai lokācijai, tik skaistā vietā pie Cēsu pils, vai tam nevajadzētu būt kaut kam vairāk iekļaujošam. Un šie projekti, ko mēs realizējam, tā kā aicināja diskutēt par to, kam tur būtu jābūt. Un arī mēs runājam par bioloģisko daudzveidību, kas tur Pirtspītes gravā bija tā kā vairāk novērojama, un golfa laukums ir diezgan liels pretstats bioloģiskai daudzveidībai, un tā kā veicinājām diskusijas. Un, es nezinu, vai mums izdevās ietekmēt tos lēmumus domē, bet rezultātā šobrīd tur ir publisks parks, kas, man liekas, ir daudz labāk par golfa laukumu. Jā, mēs Rūckā, piemēram, tur bija tā lielā instalācija, un tagad tur tā šūpols nav. Varbūt kaut kā tas, lika aizdomāties. Jā, jo šādi īslaicīgi projekti, viņus var skatīt arī kā vietas iesildīšanu kaut kādai jaunai funkcijai. Un Rūckas lielā instalācija mērķis bija pievērst arī uzmanību un aicināt cilvēkus izmantot Rūcku. Rūckas parkam bija tā kā veca aura, veca kolektīva atmiņa par to, kas tur kādreiz bija tuberkulozes dispansers un tam līdzīgi daudziem iedzīvotājiem tas tā kā negatīvas asociācijas raisīja. Un ar spilgtu krāsainu instalāciju mēs gribējām pateikt, ka, te kaut kas jauns, Rūckas mākslinieku rezidence, un ka te ir laiks ieviest kaut kādu jaunu elpu. Varbūt ir kaut kāds gadījums, kad kaut kas nesanāca, tā kā gaidīts. Vienmēr, katru reizi, jo tā, ka mēs ejam kaut kādos jaunās teritorijās vai nenokartētos ūdeņos, ka mēs mazliet uzdrīkstamies vairāk nekā ir pierasts. Protams, kļūdas faktors iespējamība ir lielāka. Tas pats tornis Pirtspītes gravā, mēs viņu nojaucām, man šķiet, ka 2. gadā vai pēc gada, jo viņš bija pretstatā stāstu tornim, kur viņš ļoti sabiedriskā vietā, kur, teiksim, sabiedriskā acs viņu arī pieskata netiešā veidā. Tur, teiksim, tā nekas tāds nejauks nevar notikt. Tad tas Pirtspītes tornis bija ļoti noslēgtā vietā. Un no vienas puses viņas kalpoja par pulcēšanās vietu jauniešiem, bet no otras puses tur sāk parādīties riski, varbūt demolācija, varbūt mazliet vairāk, kā mēs gribētu, un tam līdzīgi. Bet jā, ar visādi ir bijis, un ir bijis instalācijas, ko mēs nojaucam salīdzinoši ātri. Ir bijis instalācija Pionieru laukumā, kas pat no sevis pazuda, jo mēs izveidojām tādus krāsainus stabus, un tie stabi vienkārši tika vēlāk manīt dažādi iedzīvotājs pagalmos. Tādi arī visādi ir bijis, bet es pat nezinu, vai tā ir neizdošanās, tas vienkārši daļa no procesa. Skatīties, kā mēs varam radīt publisku arhitektūru, kas ir pietiekami robusta, lai viņa būtu vandālisma droša, bet tāpat laikā eleganta vai ar stāstu. Un, tā ir daļa no tā mācīšanās procesa. Un kāda ir tā loma starptautiskajai vidē tam, ka tur ir dažādas valstis un dažādi valstu mentori? Ko tas tieši dod? Ļoti liela loma, gan, ja mēs skatāmies izglītību kopumā, mēs esam ļoti maza kopiena Latvija kopumā, un mums, man pārliecība, lai sasniegtu kaut kāds mērā ņemams rezultāts, mums ir jābūt starptautiskā apritē. Un vasaras skola mums tā kā ļāva to praktizēt tādā mazā formātā, 2 nedēļas mēs bijāt aktīvā darbība vasaras skolai. Protams, plānošana un vispārējais aizņem daudz vairāk laika, bet tieši šī starptautisko lektoru vai pasniedzēju piesaiste bija tas, kas mums ļāva to skolu pacelt citā līmenī. Protams, bija arī vietējā lektori, bet tieši tā starptautiskā vide, jo tā starptautiskā vide nāk ar dažādām idejām, ar dažādu skatījumu, ar dažādām vēsmām, un tādā vasaras skolā tas viss sanāk vienā katlā.
Un tā, ka notiek tā frikcija vai tā berze starp dažādām idejām, tad, man liekas, var rasties kaut kas jauns, kaut kas nebijis, kaut kas, kas mums ir vajadzīgs. Un to frikciju ļoti svarīgi radīt, lai viņi notiek. Jo, ja tas ir tikai tāds noslēgts elements, mēs ātri pierodam viens pie otra, zinām, ko katrs ir spējīgs, un iestājās kaut kāds tāds status quo agrāk vai vēlāk. Tāpēc man liekas ļoti svarīgi tādu svaigu apriti visu laiku organizēt. Gan lektori, gan pasniedzēji, bet arī studenti. Respektīvi, jā, tas ir ļoti svarīgi. Arī UMIO, kur es strādāju šobrīd, tur apmēram 30% pasniedzēju ir zviedri. Pārējie ir visi no dažādām pasaules malām, un tas, man liekas, rada to labo mikroklimatu, ka ir tie vietēji, kas ir ļoti svarīgi, ka ir vietējie, ka viņi pārzina to kontekstu, to visu kultūru, likumdošanas un tam līdzīgi, bet savukārt tā starptautiskais mērogs var ļaut mums paraudzīties pašiem sevi mazliet citā gaismā. Un to visu procesu diezgan svarīgi jau ir tomēr ielikt, kā man liekas, kā daļa no tā arhitekta mācību. Tā kā man šķiet, ka ir diezgan vērtīgi, lai vismaz vienreiz dzīvē, ja kurš tas students būtu izgājis cauri tai vasaras skolas pieredzēji. Un, kā gāja ar to, varbūt to integrēšanu kaut kādā mācību procesā, vai arī bija mēģinājumi to darīt? Es saprotu, ka tas ir RTU, it kā bija pasākums, vai ne? Jā. Tā vēsture bija tāda, ka viņš sākās kā RTU. Vēlāk procesa gaitā mēs ar Evelīnu Ozolu to visu organizējām. Un vēl domu biedriem mēs nodibinājām FOLD biedrību, kas ir Forum of Latvian Design, kas šobrīd ir tā kā aktīvā dizaina internetu platforma, kas joprojām darbojās. Bet mēs bijām tie tā kā organizatori, kas gāja partnerībā ar RTU. Un kāpēc mēs bijām partnerībā ar RTU? Tāpēc, ka mēs joprojām uzskatījām vērtību tajā, ka studenti var iegūt kredītpunktus un ka tas ir kurs, ka tas nav tikai tā, mēs sanākam tāpēc, ka mums tas interesē, bet ka to studenti var arī izmantot savā portfolio un savā mācību procesā. Bet pirmkārtām, kāpēc mēs viņu sākām darīt? Tieši tāpēc, lai komplementētu to, kas notiek universitātē. Universitātē dažkārt varbūt mēs esam pārāk tādā sterilā vidē, mums ir dota tāds teorētiski novietni, teorētiski telpa programma tam līdzīga, un ka mēs redzējām, ka ļoti svarīgi ir pirmkārt tās sociālais konteksts, kas cilvēki, studenti iemācās strādāt ar to, ka tas nav tikai par formu un arhitektonisko izteiksmi, bet galā, ka tas ir, ka mēs strādājam kādam. Un tas cilvēks ir ļoti, ļoti svarīgs, jo bez tā cilvēka tā arhitektūra arī pēc tam nedarbojās. Mācīties runāties, mācīties sarunāties ar cilvēkiem no dažādiem burbuļiem, jo mūsu tā tendence ir noslēņoties dažādos savu interešu grupās, bet tāda vasaras skola mūs konfrontē. Mēs esam pēkšņi Cēsu stacijas laukumā, un mēs tur esam kā arhitekti, tas konteksts mums piespiež runāt gan ar būvvaldi, bet arī ar tiem, kas tur sēž zaliņa un sēž soliņu dzer aliņu. Un tā kā, redzēt arī, kāds ir viņu skatījums šo visu procesu. Un otrs, tas viens sociālais konteksts ļoti svarīgi, un otrs ir tīri tas taktīlais praktiskā pieredze. Man ir tāda lekcija, ko es saucu, cik sver viena līnija. Tā kā mēs visu darām AutoCAD vai ArchiCAD vai vienalga, mums bieži vien pazūd tā sajūta, tā izpratne par to, ka tas gala produkts, viņš būs no īstiem materiāliem, tur būs kāds cilvēks, kas to visu liks kopā. Tam būs ļoti svarīgi nepazaudēt mēroga sajūtu, ko mēs bieži vien pazaudējam, sevišķi sabiedriskās būvēs. Un caur tādu vasarskolas pieredzi pašam piedaloties no zīmējuma līdz skrūvēšanai, līdz nodošanai viņa lietošanā sabiedrībā, tev rodās daudz labāka sajūta un izpratne pret materialitāti un pret to, kā viņš tiks lietots. Un
mana cerība ir, ka pēc tam tas students, kad viņam bija šī pieredze, ka viņš pēc tam strādās birojā vai vadīs savu praksi un izstrādās šos projektus, ka viņš atcerēsies to vasaras skolu un ka varbūt viņš ne tikai uzzīmēs to mezglu, kas ir viņam projektā, bet varbūt arī radīs 1:1 mazu maketu un notestēs, kā tas viss izskatās, kā to visu var salikt kopā. Un principā tas ir tāds liels, ļoti svarīgs un vērtīgs empātijas treniņš pret gala lietotāju, pret būvnieku, pret resursiem, ko mēs izmantojam, sākot no skrūves vai naglas, evolēts vai neevolēts koks un tam līdzīgi. Nu jā, jāsaka tādas vasaras skolu, man nāk, pirms tam jau arī ir kā tādas bijušas, un arī, tad, protams, katra viņa ir nedaudz citādāka, bet vai tev bija kaut kādi mentori vai kaut kādas tās vasaras skolas, no kurām tu iedvesmojies? Jā, noteikti. Tas impulss viens no lielākajiem bija vairāki, protams, bet viens no lieliem impulsiem bija EASA, European Architectural Student Assembly. Viņi rīkoja tādas vasaras skolas jau kopš 70. man liekas. Tā ir vesela kustība Eiropā. Es biju 3 tādās - Budapeštā, Šveicē, Lillē, Francijā. Un, man liekas, tas bija tā iedvesma, tas lielais impulss, es arī kaut ko tādu gribētu redzēt Latvijā. Un, man liekas, tāpēc tas arī tas pierādījums, ka vajag to starptautisko pieredzi, ne tikai vilkt uz šejienes starptautisko studentus un pasniedzi, bet arī pašām izmantot iespējas apmaiņās braukt uz vasaras skolām, jo tur tev rodās jaunas idejas. Es biju arī apmaiņas programmā Dānijas Karaliskajā akadēmijā, Artūras skolā, un tur arī bija vairākas nodaļas, kuras nodarbojas tādu aktīvo prototipēšanu, tā kā mērogā 1:1. Studijā, ko es vadu, atbildot uz jautājumu, vai ir izdevies integrēt šo procesu mācību procesē. Man tas ir izdevies, divos gadījumos vismaz, pārvērst šādu vasaras skolas pieeju, integrēt viņu veselu semestra tā kā projektēšanas kursā. To mēs esam darījuši divos semestros, un, man liekas, tas strādā ļoti labi, jo, godīgi sakot, tās 2 nedēļas, ko mēs darījām cēsīs, ir mazliet hardcores. Tur visi, tur ir tādā paaugstinātā tempā un adrenalīnā viss notika, ka raugoties atpakaļ uz to visu, tas viss bija mega jautri, bet arī mega, nervus pabendējām. Šobrīd vasaras skolas tikko vadīju vienu vasaras skolu Zviedrijā. Mums ir mazliet cits formāts. Tur mēs 5 nedēļu garumā izstiepjam to visu 2 nedēļas pirms vasaras brīvlaika un 2 nedēļas pēc vasaras brīvlaika, plus vēl nedēļa tā kā refleksijām un tam līdzīgi. Man liekas, ka tur ir tie ceļi ir darāmi un tas viss ir iespējams integrēt viņu mācību procesā un ja es kādreiz vadīšu kādu projektēšanas kursu Latvijā vai Zviedrijā turpināšu vadīt, tad es noteikti strādāšu tajā virzienā, kad tas ir arī ciešā sazobē ar tādu praktisko darbošanos. Tāpat laikā nepazaudējot tādu kritisko, teorētisko refleksiju par to, ko mēs darām un kāpēc mēs darām. Mēs jau ceram, varbūt kādreiz redzēt arī Latvijā, tas būtu forši. Bet tas projekts tomēr 2016. gadā noslēdzās. Un vai ir kaut kāds, es nezinu, redzams, varbūt turpinājums, kaut kādas idejas par to, kā tas varētu tālāk attīstīties? Vai, Jā, es redzu iespēju, ka Latvijā noteikti ir vieta, ir vajadzība šādam pasākumam, un es dzirdēju, ka jūs organizējāt Līgatnē vasaras skolu. Es ļoti ceru, ka jūs to turpināsiet darīt. Es arī labprāt dalos ar savām pieredzēm un tā, lai jūs neuzkāpjat uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem mēs esam uzkāpuši. Šobrīd nekas tāds konkrēts, bet principiāli konceptuāls noteikti gribētu atbalstīt. Teātra festivāls kopā ar Mākslas akadēmiju arī rīko vasaras skolu. Vai tā ir 1 vai 2 vasaras skolas, to jau redzēs, varbūt gan tā.
Bet man liekas, ka ļoti vajadzīgs. Es ceru, ka būs kāda jauna paudze, kas varēs to visu aktīvi arī darīt. Jā, absolūti. tā vajadzība jau nekur nav pazudusi, vai ne? Tieši tā, jā. Nu, jo tas jau bagāti ir mūsu izglītība. Es jau nesaku, ka tur tas, ko mēs darām šobrīd universitātēs, ir kaut kas nepareizs vai kā, bet viņam pietrūkst viena ļoti svarīga divas svarīgas dimensijas. Tas sociālais konteksts un tā taktīlā materiāla tekstūra pieredze. Tāds vasarskolas var lieliski papildināt šo esošo mācību pieeju. Man tieši arī likās, kaut kā gan skatoties tos klipiņus un viss, tad man likās, tas kaut kāds tas optimisms un tā, kaut kāda tā sajūta par to, kaut kādu to, kāpēc cilvēks vispār izvēlējās arhitektūru, lai to vietu, tomēr un vidi padarītu skaistāku un, sociāli tā kā, tomēr iekļaujošāku un patīkamāku visiem. Un man liekas, ka tas ir diezgan fenomenāli, ka tu kā students to jau vari izdarīt tādā veidā. Jā, tā kā tāda neliela savu veidu, varbūt arī dāvinājums arī kaut kādai savai sabiedrībai vai apkārtnē. Varbūt tā atgriežoties uz tagad, tad šobrīd tu esi pasniedzējis UMEA, un varbūt pastāsti, kāds tad bija tas ceļš un kāpēc tu izvēlējies doties uz Zviedriju un turpināt, tur varbūt savas mācīšanas gaitas. Jā, kā jau es minēju, pedagoģija man interesē un man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi viņā darboties, jo mēs tādā veidā mums ir iespēja kaut kādā veidā ietekmēt mūsu kā sabiedrības, Latvijas vai citas valsts nākotni, jo mēs audzinām tos nākamos arhitektus, nākamos būvvalžu vadītājus, un ne tikai, jau visi arhitekti, kas studē arhitektūru, nodarbojas ar arhitektūru. Man kursabiedrs bijušais veiksmīgi darbojas dizaina jomā, attīsta bērnu velospēdus. Cits atkal ir, nofokusējies vairāk uz digitālo pasauli un specializējas tikai, renderēšanā kā pakalpojumā. Tās iespējas ir tik daudz un dažādas. Es darbojos izglītībā, pētniecībā un tā. Kāpēc aizbraucu? Jā, tāpēc, es meklēju iespējas strādāt vairāk tajā. Bija līdzīgi, kā tu uzdevi jautājumu, vai ir iespējas integrēt šo vasarskolu plašākā mācību procesā. Toreiz mēs mēģinājām to darīt ar RTU. Mums neviss sanāca, varbūt nebija īstais laiks. Un mani sāka kaut kā par mani padzirdēja, uzaicināja uz UMEO kā vieskritiķi. Sākumā uz aizstāvēšanos, uzaicināju vēlreiz, uzaicināju tur uz 2 nedēļu workshopu novadīt. Tā pamazām satapos tur uz pilnlaika slodzi. Tā bija tāda ekstensīva darba intervija. Un lielā mērā pateicoties vasarskolas pieredzēji, es arī aktīvi darbojos ar projektēšanu, protams, Latvijā un pilsētu vides projektiem. Tie arī spēlē savu lomu, jo viņi meklē kādu, kas ir sasaistīts ar praksi, kas nenāk no akadēmiskās pasaules, bet kas nāk no prakses pasaules. Es tos kritērijus izpildīju, izturēju konkursu, un viņi man pieņēma. Un es to redzēju kā brīnišķīgu iespēju pašam izglītoties caur to darbu, jo izglītība ir fantastiska manā skatījumā ar to, ka ir tāds teiciens, kur viens māca, tur 2 mācās. Jo es nevaru tā, ka es uzrakstīšu vienu grāmatu, uztaisīšu vienu projektu, un pēc tam es visu mūžu par to projektu stāstu. Man pašam visu laiku ir jāmācās, jāattīstās, un tā būšana tajā vidē ir fantastisks dzinulis to darīt, un tu to nepārtraukti dari. Tu mācies no studentiem, mācies no kolēģiem, mācies no teorētiskām atziņām, kuras tu apskati savā darbā. Konstanti tas tev piespiež sekot līdzi aktualitātēm, kas notiek pasaulē, praksē un tam līdzīgi. Tas ir ļoti, ļoti tāds, pilnveidojošs darba process manā skatījumā. Jā, un tā es tur esmu atapies. Jā. Tagad salīdzinot varbūt to, kā RTU un Latvijas universitātes un varbūt vispār izglītības sistēma nedaudz, un šobrīd UMEA un Zviedriju. Tu minēji jau to starptautisko vidi un nedaudz par to vasaras skolu integrēšanu mācību programmā, bet varbūt ir vēl kaut kādas lietas, vai kas ir vispār tādas galvenās atšķirības, ar kurām tu esi tur atskārts, ka tur ir?
Droši vien tas, ko jau es minēju ar vasaras skolu būšanu, ka tas sociālais konteksts ir, varbūt es jūtu, ka tam pievērš mazliet lielāku uzmanību Zviedrijā universitātēs, bet varbūt arī nav īsti korekti salīdzināt, teiksim, RTU ar to, kur es esmu šobrīd, jo Umeå universitāte ir vairāk tāds mākslinieckā pieeja, kas ir vairāk konceptuāla pieeja, kur ir vairāk, teiksim, tā domā par to, kā izaudzināt arhitektu, kurš ir spējīgs arī kritiski paraudzīties sabiedrības norisēm, un varbūt tās tehniskās, pragmatiskās zināšanas varbūt ir otrā plāksnē. Kamēr RTU ir ļoti spēcīgi tehniskās zināšanas, arī tā, ka pie mums uz Umeå atbrauc apmaiņas programmās studenti no RTU, viņi ir galvas tiesas pārāki par vietējiem studentiem tādā klasiskā arhitektūras produkšanā. Visi tur rasējumi, zīmējumi, renderi, kaut kādas tāds basic izpratni par, tur telpu gabarītiem minimāliem vai tam līdzīgi. Viņi ir, tādi mazliet advancētāki nekā Umeå, es pat teiktu. Tā kā tas nav, tā gluži nevar salīdzināt tā vai šī pieeja. Atkal es domāju, ka tās ir pieejas, kas vienu otru papildina. Un tāpēc man liekas, ka Latvijā ir ļoti, ļoti labi, ka ir tehniskā universitāte, viņi ir jāstiprina, jātīsta, jādarbojās tajā virzienā, kur viņi darbojās. Un tas, kas mums pietrūkst Latvijā, varbūt ir tā konceptuālā virzība un tā mākslinieckā pieeja, kas papildina to tehniskās zināšanas. Un tāpēc es arī esmu iesaistījies jaunajā iniciatīvā par jauno Artūra skolu zem Mākslas akadēmijas paspārnē, kas lēnu garu top. Un man liekas, ka ja mēs dabūsim to gatavu, tad komplektā ar RTU, komplektā ar SEBU, komplektā ar celtniecības koledžām, ar celtniecības novirzienu Valmierā, ko Gunita Kuļakovska vada šobrīd, man liekas, tad jau sāk veidoties mikroklimats. Kas var novest mūs pie kaut kādām jaunām lietām, inovācijām un pie kaut kādas tādas tās frikcijas un bērzes, kas ir tik ļoti vajadzīga. Tā kā es varbūt būtu uzmanīgs tā salīdzināt, viena skola pret otru skolu. Es to redzu vairāk kā Latviju, kā Baltiju, kā mikroklimats, kur viens virziens papildina to otru virzienu. Super! Liels prieks visiem klausītājiem, kas bija ar mums kopā šo stundu. Mēs šodien bijām Cēsu skaņas ierakstu studijā, sekojiet viņiem Instagramā, Facebookā, mājaslapā. Un paldies Tomam Kokinam, kas šodien pietika ar mums arī kopā un uz tikšanās citās sērijās. Paldies, vislabāk! Jūs klausījāties podkāstu Rokturs. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podkāsta Instagramā podcasts.rokturs. Podkāstu veido Alise Grebeņuka, Elizabete Dreimane, Artūrs Dāvids Bieziņš, Marija Ozola, Dominika Cipkins un Toms Martiņš Šaķis.